Kaut Jā, ko vai dzirdat mani? dzirdu. Labi, prieks, Dzirdam, redzam, jā. jā, prieks Jā, runāt auditorijai, ko es laikam nekad neesmu runājis, un es domāju, par man salīdzinoši svešu tēmu. Lāčkungs man lūdzu dažus vārdus pateikt par darbu jomā, ko, godīgi sakot, pasaulē analogas īsti neesmu tā atradis, jo vairumā, cik gadies lasīt, tomēr pacienti brauc uz slimnīcu, un ja viņiem palīdzību nevar sniegt vienā slimnīcā, tad viņi tiek vest uz citu slimnīcu. Latvijā ir izveidota īpatnēja sistēma, ka speciālisti brauc uz slimnīcām. NMPD, tā kā man tu pārslēgties, NMPD ir struktūra vienība, kas saucās specializētās medicīnas centrs, kas nodrošina dažādu veidu speciālistu palīdzību pamatā reģionālajām slimnīcām, bet arī Rīgas slimnīcām, ja tas ir ārpus viņu profila, tad tas saraksts ir ļoti, ļoti garš. Bet attiecībā uz jūsu šīs dienas konferences tēmu, te ir divas specialitātes, kas darbojās ar lokanajiem, varētu teikt, fibroendoskopiem. Tie ir bronhologi, kas brauka apmēram tikpat daudz, cik mēs, un gastroenterologi endoskopisti, kas arī brauc uz reģionālajām slimnīcām un naktīs arī uz lielajām universitātes klīnikām, teiksim, ja kādam pacientam ir nepieciešama palīdzība. Un tie iemesli ir dažādi. Galvenokārt tas ir personāla jautājums un slimnīcas spēja nodrošināt nepārtrauktu darbību, kas, zinām, mērā ir problēma pat lielajām universitāšu klīnikām, bet vēl jau lielākā mērā arī, teiksim, reģionālajām slimnīcām, kur varbūt ir tikai viens vai divi speciālisti, kas ikdienā šo te palīdzību var sniegt, un, protams, ka viņi nosaka 365 dežūras gadā, vairumā gadījumā pat nav miera. Un tad tā ir situācijas, kad šie cilvēki beidzot aiziet atvaļinājumā, tad vai kaut kādā citādā ziņā nav pieejami, tad pieslēdzamies mēs. Tīri pārskatām Latvijas slimnīcu karti, paņemt no Latvijas slimnīcu biedrības vēl no Covid laikiem, bet tas te trūkst, bet tās ir gandrīz visās klīnikās. Man šķiet, ka pēdējo 5 gadu laikā man ir gadījies arī kaut kādā statusā ierasties. Kāpēc es to rādu? Galvenokārt tādēļ, ka darba organizācija katrā slimnīcā ir savādāka. Gan endoskopiju aparatūra ir savādāka, gan viss pārējais ir kā, kur iestāde ir izveidojusi, un atsevišķās iestādēs joprojām pat vēl saglabājas tas, ko moderni sauc par privāto partnerību, kad slimnīcas telpās darbojas kāda privāta ārstniecības iestāde, sniedzot endoskopiju pakalpojumus. Un kuriem tālāk savukārt aparatūra, tā tad ir nevis slimnīcas īpašums, bet šīs ārstniecības iestādes, kas rada virkni sarežģījumu tajā brīdī, kad kāds nakts vidū vēlas pie šai aparatūrai piekļūt. Nu, lūk, tālākais varbūt vairāk tāds tā kā mazs ceļojuma albums ar lietām, kas ir sabildētas slimnīcās. Lāčkungs man lūdzu vairāk pasīties uz to, kas varbūt ka būtu piezīmējams vai saskatāms arī ar nezinātāju aci, kas un kā tiek organizēts. Ir divas lielās iespējas, kas ir. Vairumā gadījumā mēs tomēr strādājam ar jau pieminēto slimnīcas aparatūru. Vienalga, vai tā ir Stradiņas slimnīca vai Austrums slimnīca vai Reizekne vai Ventspils, mēs tiekam endoskopiju kabinetā un darām to, kas mūsuprāt tur būtu jādara. Otra mazāk, retāka situācija ir intensīvās terapijas nodaļas naktīs un atsevišķas slimnīcas, kur nav pieejas brīvdienās endoskopiju aparatūrai vai viņas nav vispār. Tad specializētās medicīnas centram ir pārvadājumi aparatūra, tas ir Olympus GIF-E3 sērijas tiešā skata endoskops, kā arī tāds pavecāks gaismas avots, kā arī visi aksesuāri, kā somā, kas gan šeit nav nobildēti. Un attiecīgi drusku atšķirās arī tas, ko mēs sastopamies attiecībā uz endoskopu dezinfekciju šajās situācijās, jo vienā gadījumā aparatūra ir slimnīcas un zināmā mērā gribētos teikt dezinfekcijas slimnīcas atbildība, otrā gadījumā aparatūra ir mūsu saprotot specializētās medicīnas centrs, un tālāk jau tātad mūsu uzdevums ir nodrošināt to, ka tas instruments ir tikai vienkārši atsaucēji ieliku no slimību kontrolas profilakses centra amerikāņu, tātad tas 7 soļus tā uzskatām par to, kas tad
kas tad ir pirms apstrādē līdz un pēc apstrādē nepieciešams, ko jūs noteikti zinat daudz labāk par mani un droši palabojaties kaut kur kļūdos. Bet šādi izskatās tas kofers, ar ko mēs aizbraucam pie pacienta, piemēram, uz kādu reģionālo slimnīcu, kur todien, es nezinu, endoskops nav pieejams. Šis ir tas endoskops, es domāju, ka uzreiz ir redzams, ka viņš nav nekādā atsevišķā iepakojumā, par spīti tam, ka tiek dezinficēts lielā klīnikā, dezinfekcijas nodaļā. Informācija palika par dezinfekcijas statusu ir pieejama, viņa tiek ielīmēta vēsturē, tādā ziņā, teiksim, dokumentāli izsekojamība ir, bet uzglabāšana, kas attiecas endoskopu glabāšanu, pastāvīgi koferī ar pārvadāšanu, droši vien varētu būt kaut kādā veidā uzlabojumi. Tā pašā laikā jārēķinās, ka koferī ielikt endoskopu, kurš aploksnē pēc sterilizācijas arī nav iespējams. Tā nu šobrīd viņš tas process ir. Savukārt pēc izmeklējuma tad endoskops tiek ielikts tādā plasmas koferī, kas ir paredzēts vienkārši mantu pārvadāšanai, viņi nevar saukt par specializētu un tiek aizvests apakaļ uz Austrumu Klinisko universitātes slimnīcu, kur šie instrumenti tiek apstrādāti. Tik tālu par instrumentiem, ko mēs izmantojam. Savukārt, man tagad bišķi kaut kas sajūka, kur mēs esam. Par tiešo pēcapstrādi, tas ir tas otrs sāpīgais punkts, jo tas ir tas, kas man ir somā, ja man ir nepieciešams tūlīt pēc izmeklējumu apstrādāt instrumentu. Biestītes ir pieejamas kanāliem, bet dezinfekcijas šķīdums uz aci tiek iejaukts kaut kādā traukā, kurā slimnīcā uz vietas tiek atrasts. Kas drusku tāds varbūt tomēr arhaisks risinājums. Slimnīcās uz vietas otra lielā problēma, ka bieži vien man vienkārši nav informācijas par instrumentu dezinfekciju. Jo no reģionālajām slimnīcām man tagad uz ātrumā grūti iedomāties, ka kādai endoskopija kabinetā būtu pieejami dezinfekcijas čeki vai uzlīmes, kas liecinātu par to, kas, kuru, kā un kad to instrumentu ir apstrādājis. Faktiski endoskopija kabinetos ir šīs dezinfekcijas mašīnas un ka liek domāt, ka tomēr šis process tiek veikts kā nākas, bet dokumentālā apstiprinājuma tajā brīdī, kad nakts vidū kāds ierodas veikt izmeklējumu, 90% gadījumu, diemžēl nav. Tas būtu tas tūlītējais, kas šajā sakarā ir jāsaka. Otrs, protams, ir par to, kurš un kā to dezinfekciju veids, jo vairumā gadījumu, teiksim, šajā gadījumā tie instrumenti tiek no kaut kurienes atstumti, un kāds viņus pēc tam kaut kur aizstum. Un šis ir no lielas slimnīcas, kur arī tūlītējā apstrāde, varētu droši vien, ka to procesu uzlabot. Jo atkal šķīdums ir pareizais, bļoda ir pietiekami liela, bet viss koncentrācija ievērošana ir vairāk vai mazāk paša pieredzes vai sajūtas jautājums. Ļoti klasiska aina reģiona slimnīcās, ka tiek kolekcionēti, atvainojiet par mazu sarkasmu, dažāda veida trauciņi, dažāda veida šķidrumu uzglabāšanai. Tie trauciņi bieži vien tur stāv nedēļām vai mēnešiem, jo šie ir tikuši mazgāts. Tas ir dezinfekcijas telpā, sausi, brīvdienās nofotografēti, bet līdzīgus var redzēt arī nakts vidū blakus endoskopijas stacijām, tāpat ar plasmas svārciņiem pārklātus, kas viņos iekšā un kāpēc jānodala dezinfekcijas līdzeklis kolonoskopijai un gastroskopijai, nemācēšu atbildēt. Un par instrumentu glabāšanu pēc izmeklējuma. Šī kaste no vienas slimnīcas, kur mēs paši nesam instrumentus uz sterilizāciju, ja kāds nav strādājušies atpazīst, droši vien zināsiet, tātad instruments tiek ielikts kastē, aiznests uz sterilizāciju, kur mēs pārāmies biežāk droši vien, ka nekā mūs gribētu redzēt. Šis ir citā slimnīcā atstāts endoskops brīvdienā, sestdienā, jo vienkārši fiziski cits variants. Tu nebija pakarot uz stacijas, es varu radīt maldīgi iespēju, ka viņš ir tīrs.
Tā ir arī liela problēma, bet tā kā katra no ārstniecības iestādēm savus procesus organizē pati un neviena centralizēta procesa rīkotāji nav saprotami, tad nu, jāstrādā ar to, kas ir. Nu, lūk, šis ir no mūsu pašu slimnīcas sabildēts, kā, protams, ka gribētos, lai ir visur, ka ir pieejams endoskops aploksnē un pieejama informācija, ko var ielīmēt kartiņā un tālāk tai pašā kastē viņi varētu ielikt apakaļ, bet, nu, vai līdz tam kādreiz nonāksim, dzīvosim redzēsim. Endoskopu koļķīšu nobildēt vienā apvilknē, kur man nācās viņus atrast, lai varētu veikt izmeklējumu. Cik ilgi viņi tur stāvējuši, grūti pateikt. Bet līdzīgi aini redzam arī atsevišķās vietās mūsu slimnīcā, tā kā es nevaru nevienu neko konkrēti pārmest. Un tad īsumā par tā aso priekšmetu spainīts vienā no reģionālajām slimnīcām ar noņemamu vāku un nenoslēdzamu. Un tās acīm redzamās problēmas, kas ir, manuprāt, lielākā, kas var skart gan tos, kas strādā slimnīcā, gan arī mūsu pašus pēc izmeklējuma, galvenokārt ir dokumentācijas trūkums. Ir grūti dokumentāli parādīt, ka instruments ir ticis dezinficēts un ka pirms izmeklējuma ir bijusi iespēja pārliecināties, ka viņš ir ticis dezinficēts. Otrs ir, protams, ka dažādas sadrumstalotas dezinfekcijas sistēmas, ar ko mums nākas saskarties, jo ir atsevišķas nodaļas, kur mēs paši liekam, mēs cenšamies likt instruments dezinfekcijas mašīnās Olympus iekārtām problēma nav, tāpēc tām vienkārši tiek strādāts ikdienā, bet ir bijusi saskarē ar dažām citām mašīnām, kur lielākoties viss ir apgūts uz mēģinājumu kļūdu bāzes. Labākajā gadījumā kādreiz kaut ko telefoniski pasakot, kas savieno tās krāsas caurulīt ar to kantaino konektoru. Trešais, kas būtiski ietekmē un kas ir jūtams, manuprāt, vairāk reģionu slimnīcās nekā lielajās Rīgas slimnīcās, ir dažādi veidi taupību pasākumi. Diemžēl izmeklējuma apmaksa ir tāda, kāda viņi ir, un var redzēt arī ka, teiksim, tiek taupīts uz lietām, ko kādreiz varbūt liktos, ka nevajadzētu. Dažas acīm redzamas kļūdas, ko teiksim, dezinfekcijas šķīduma neesamība vai kas, kur nav īsti skaidrojumi. Un visbeidzot, tas, kas par laimi kļūst arvien mazāk, ir strīdi par atbildību un instrumentu piederību, proti, ja instruments nepieder slimnīcai, tad instrumenta īpašnieks var vienkārši izšķirties, neslēgt to kabinetu vaļā, tad, kad kāds tur grib tikt strādāt, un tad, protams, strādāt ar šo te pārvadājumu aparatūru ievērojami grūtāk pacientam, neērtāk, rezultāti ir sliktāki. Nu, lūk, tas tāds pavisam īsais ceļojuma apskats par reģionu slimnīcām. Šī bilde ir no Tallinas Universitātes slimnīcas. Katrā aploksnē ir viens atkārtot pārsterilizēts vienreiz lietojamais instruments. Tā kā ne tikai pie mums ir iebildes vai lietas, kuras varētu uzlabot. Ja kādi jautājumi vai komentāri, protams, priecāšos atbildēt vai komentēt. Bet, ja ne, tad uztveriet šo materiālu kā vielu pārdomām, ko varētu labot vai organizēt savādāk šajā jomā. Paldies, doktoram.